Rīgai ir jāmeklē jaunas apbedījuma vietas. Это уже конец кладбища, все, дальше только забор. Это какая-то криминальная история или... Nu, puskrimināli, es teiktu. Tā ir noslepkavota advokāta Mārtiņa Bunkus skapa vieta, kas ļoti izceļas šeit pie alejas. Потом через 3 рабочих дня можно уже запирать родственникам урну. В Риге могут закончиться места для захоронений примерно через 7 лет. Каждый год в столице хоронят тысячи людей, а мест для кладбищ больше не становится. Что будет дальше? Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Кейс». В Риге 22 муниципальных кладбища, но по сути новые захоронения происходят на 2 – в Балдерае и в Яунцемсе. Это открытые кладбища. И здесь мне нужно вам объяснить, какие вообще есть виды кладбищ. Турниканское кладбище – самое старое в Риге. Первые захоронения здесь были сделаны еще в XIV веке. В 70-х годах прошлого века кладбище закрыли. То есть сейчас зайти туда, конечно, можно, но уже более 60 лет здесь никого не хоронят. Viņi skaitās slēgtie kapi, bet viņos var glabāt tie urnas tiem, kam te ir piederīgie. Kas pierāda, kam te ir dzimtas kapi, tie var glabāt. Daudzi vecāki cilvēki, viņu, teiksim, pēcteči varēja vecās mammas vai vecā tēva pēdējo vēlēšanos izpildīt, gulēt tur blakus viņu vecākiem vai otrai pusītei. Piemēram, es varu parādīt, kur tā, teiksim, neizdevās. Te ir kapa vieta kordiriģentam Fricim Pličam, kurš ir arī dziesmu svētkus diriģējis, un viņam ir bijuši Lubānas kora diriģents, Rīgas skolotāju kora diriģents. Bet viņš, var sakot, nomira pirmais, viņš tepat Toņkalnā dzīvoja. Viņu apglabāja šeit. Kapu 62. gadā aiztaisīt ciet, sieva nomira 70. gadu beigās. Viņa bija aktris, viņai neļāva šeit, viņu apglabāja meža kapos. Tā kā gribu parādīt pāris pieminekļus, kuri atspoguļo pilsētas vēsturi dažādos laikos. Jā. Kaut vai, piemēram, šeit piemineklis. Tas bija tā 56. gads laikam, kad nogrima kuģis ar 147 bērniem Krasmalā. Šeit ir viena meitenes kaps, kur tur gāja bojā, un tur gāja bojā tajā brīdī labākie bērni, jo ties bija viņiem par labām atzīmēm, par dažādām pozitīvām sekmēm, viņi tur bija sasaukti. Salūkti un notika nelaimes gadījums. Tā kā, mums arī piemiņ tādiem bērniem, kuri bija labākie savā klasē skolā un teiksim tā, muļķīgi gāja bojā, varētu tā teikt. Tur ir lidotāja Augusta Spariņa, virsleitenanta piemineklis. Puisis jauns, faktiski gāja bojā dažas dienas pirms savas 22 gadu jubilejas un izmēģinot lidmašīnu. Vēl, teiksim, miera līgums nebija 20. gadā noslēgts. Tas bija viņš jūnijā nomira, nositās Ilguciemā ar lidmašīnu. 17 gados aizgāja karot. 15. gadā aizbrauca uz Gačinu, uz Ukrainu. Tur bija lidotāja skola, pieteicās un izmācījās pa lidotāju. No sākuma karoja kā lidotājs novērotājs, tad viņš bija, cara armijā, tad viņš bija latviešu strelniekos. Atnāca ar viņiem uz Latviju, un tad no viņiem viņš, redzot, ko viņi kādas nepareizas lietas dara, viņš pievienojās Latvijas brīvības cīnītājiem un piedalījās Pārdaugavas atbrīvošanā no Bermonta
par cik viņš tepat, kas saka, vietējais, viņš tepat Toņkalnā uzaudzis pie netālu no bērnu slimnīcas. Tad viņš te daudz ko zināja bez kartēm, visu varēja noziņot un arī bumbas uzmest. Par to viņš arī Latvijas ordeni dabūja. Nu, pēc nāves gan. Такой большой памятник, это семья ему поставила? Nē, to lika valsts kara ministrija plus ziedojumi. Tādi pieminekļi Rīgā ir 18. Viens ir šeit, 14 ir Meža kapos. Lielajos kapos 1 vai 2, tad ir Baltās baznīcas kapos 1, un Meža kapos 1 dubultais, kur ir sadega mehāniķis ar lidotāju, un abas apglabāja vienā kapā. Pa visu Latviju ir 45. Mums ir arī sportisti. Skrējējs Vilis Cimermanis, kurš ir piedalījies, vairāk kārtējs rekordists Latvijas un arī Latvijas čempions. Viņš ir piedalījies arī olimpiādē. Olimpiādēs viņš gan ir palicis tikai 4. Nav bijis. Viņš ir bijis Dāliņa pārinieks. Ja Dāliņš tur paņēma 2. vai 3. vietu, es tagad neatceros, viņš tajā reizē paņēma 4. vietu olimpiādiskās spēlēs. Un tas ir viens no tādiem šarpākiem pieminekļiem, kas arī tika atjaunots, kuru 19. gadsimta vidū meita uzlika savam tēvam, kokbrāķeram, Ansim Bērziņam. Parādās feminisms, ja tā varētu teikt, kad meita uzliek, jo tajā laikā nebija pieņemts, ka meitas liek. Kaut viņam arī bija arī dēls. Un viņi uzliek tādu kārtīgu pieminekli. Viņš ir vests no Vīnas, no Itālijas baltā marmora. Дорогой. Ну, jā. А здесь нету вандалов? Никто не пытается портить что-то на кладбище? Mēs pieskatām viņus, mēs ķeram, Часто? lai zem mēdz būt. Bet visi zina, ka tiek vaktēts šeit. Es te parādos dažādos laikos, tas ir viens. Mums te vietām ir arī, es esmu personīgi uzlicis savus kameras, jo no domas man nav sanācis to dabūt, bet es esmu dažas personiskās uzlicis, lai vienotu pieminekli speciāli pieskatītu un teritoriju. Blakus man te vienā otrā mājā arī dzīvo draugi vai paziņas, kas man noziņo, kas te notiek. Te ir mēģināts arī vienotru reizi nelikumīgi kaut ko aprakt. Серьезно? Давно это было? Это какая-то криминальная история или Nu, puskrimināli, es teiktu. 15. человека? Es domāju no sākuma, ka cilvēki, bet par laimi nebija cilvēks. Liela ovčārka bija, bet tā, ka 2 kungi nes. Un izskaitās iespaidīgi vakarā, ap 10. Es braucu garām, jo es parasti, kad braucu no kāda pasākuma, ko es izmetu līkumu. Un es redzu, nāk 2 vīri ar lāpstām un ienāk un nes kaut ko tādu. Segā krāpa, var just, ka smags. Es zvanu policijai. Atbrauc, un viņi brauc, protams, ar migalkām, šie, protams, bēg. Mēs ķeram, vienu noķērām. Protams, bija smieklīgi, bet, tā toks viens izdomājis nolīdz cilvēks, ka viņam suni te vajag apglabāt. Apčārku lielu. Tāda kaut kāda 70 kg. Tas jau ir cilvēks. Kad no malas tu jau neredzi, kas tur ir, un tu domā, pēc 10 kāds krēslā mēģina kaut ko norakt. Там вот в том конце есть памятник женщинам, которые погибли на работе. Jā. Меня эта очень история впечатлила. Можем его? Расскажите про него. Tas ir ar tāds interesants situācija. Tas bija 1898. gadā, kad Šmita cementu rūpnīcā notika nelaimes gadījums. Darba vietā aizgāja bojā 17 strādnieces. Viņš dikti to pārdzīvoja. Viņš, kas saka, protams, tur, kas saka, kompensācijas plus apglabāja viņus un tā, bet viņš vēl piedevām sakārtoja savu šito saimniecību tik tālu. Viņam bija 2 cehi, viens te bija Bauskas ielā 3,
un darba ielā Ilguciemā. Otrs ceks. Un tad kaut kas viņam ārpus Rīgas arī bija. Kad 902. gadā atbrauca no Pēterburgas kontrole, pārbaudīt. Tad viņu lika pa piemēru, ka viņš ir vislabāk sakārtojis savu rūpnīcu, kur ir visdrošāk nekā visur citur Rīgā, ka tur ir visdrošāk strādāt, ka viņš ir ņēmis vērā to, kas saka, bijis tā ir šita te ierobežotā vieta. И они здесь все похоронены. Jā, un, protams, arī paša Šmita ģimenes piederīgi arī tur tuvāk pie pieminekļa ir apglabāti. Интересно, что он и членов семьи, и работниц как бы в одном месте похоронил. Tā grūti man teikt, kāpēc viņš tā izdarīja, bet, acīm redzot, pārdzīvoja. Jo šitā ir vislielākā apbēdījuma vieta šajos kapos. Es arī faktiski nekur īpaši citur neesmu redzējis lielāku, labi, jā, tur Čakstem ir liela, jā, tādiem, lieliem vīriem vai Rainim, jā, bet, avīzēs arī rakstīts, ka viņš ir, kad atzina viņu par labāko, ka viņš ir, to dabūjis par to, ka viņš ir labu galdu uzklājis tiem pārbaudītājiem. Citi rūpnieki bija dusmīgi par to, ka viņš ir atzīts labākais. Tur arī bija savu veidu konkurence, jā. Tā kā, un vēl, kas ir, viņš tiešām labi strādāja, viņam tā cementa rūpnīca bija, cements bija kvalitatīvākais tā brīža cariskajā valstī, jā, valsts teritorijā, un Eiropā viņš bija otrs vai trešais labākais. Mums te arī vairākas skolotājs ir. Es teiksim, 2 skolotājus pieminēšu, jā. Viena ir tur kalnā piemineklis ir Natālijai draudzeņai, Jā. kas saka, viņas skolai te bija jubileja pirms kāda laika. Un tad vēl te ir viena skolotāja, Anna Bluķe, 7-gadīgās skolas skolotāja. Viņa faktiski sadega darba vietā. Viņa novadīja stundu, aizgāja uz skolotāju istabu, un tā arī palika skolotāju istabā, starpbrīžu laikā. Parādīšu interesantu vecāko pieminekli no 18. gadsimta beigām vienam latviešu amatniekam Puriņam, ar ko ir interesanti, ļoti sīki uzskaitīts, kad viņš ir dzīvis, tur, kas saka, 1723. gadā, mīris 1786. gadā, nodzīvoja 62 gadus, 6 mēnešus, 33 dienas, viņam 22 bērni, 10 meitas, 12 dēli. Te ir vēl viens piemineklis interesants Aktas ģimenei. Aktas ģimene tepat vietēja, viņu dēls bija 20 gadus no 1890. gada līdz 1911. gadam bija Rīgas galvenais inženieris, viņu dēls. Un viņu dēls bija tas, kas ieviesa tramvaju Rīgā, un pēc tam uz Pārdaugavu skaidrs, kad viņš ieviesa tajās tā laika avīzēs, 1903. gada avīzēs, tā rakstīts ir, ka Toņkalnu, kas saka, rūpnieki uzlika, laikam, labāku galdu, un tāpēc, kas saka, tramvajs pirmais iet uz šejienu, jo bija strīdi, bija, gan varētu teikt, konkurss starp vai uz Ilguciemu vispirms, vai uz Toņkalnu, bija, 2 rūpnieciskie centri. Bet es spriežu, ka tur par labu bija bišķi cits, nevis tur, ka tie uzlika galdu vai vēl kaut kāds nians. Aktem vecāki dzīvoja tepat Toņkalnā, un tur pretī, redzat, tā brūnā māja dziļumā aiz kokiem, ja? Tā ir Armisteda vasaras māja. Un atmiņās rakstīts, ka Armistedam ļoti paticis braukt ar tramvaju un runāt ar cilvēkiem. Ja viņam pietura ir 30 metri no durvīm tramvaju, skaidrs, ka patīk брать трамвай. То есть, рассказывая истории людей, которые здесь похоронены, в принципе, можно рассказать историю Риги. Jā, precīzi, sapratāt. Nekas nav mainījies. Tajos laikos ir šajos laikos,
vairāk skatās uz to, ka kādam ir tas izdevīgi. Tur to ceļu salabot vai to ceļu salabot. Таких кладбищ в Риге несколько. Они называются закрытыми. Новые захоронения здесь больше не делают, только урны внутри семейных могил. Всего в Риге 5 таких кладбищ. А есть частично закрытые кладбища. Я нахожусь на одном из таких, это лесное кладбище. И похоронить здесь человека может тот, кому принадлежит семейное захоронение. Но и есть некоторые исключения. Viens no šādiem izņēmumu gadījumiem arī ir tepat netālu no Jāņa Čakstes, un proti tas ir noslepkavotā advokāta Mārtiņa Bunkus kapu vieta, kas ļoti izceļas šeit pie alejas, kur sākotnēji apbedījumi nebija paredzēti. Ja? Tātad šeit bija jābūt brīvam laukumam, un pirmā rinda bija tikai tur pie lielajām eglēm. А вот особенные случаи, как это вот юридически оформляется? Как это? То есть человек должен как бы быть выдающейся личностью или как? Cik es atceros, tad savulaik par šo kapsētu tieši bija īpaša kārtība, ka par īpašiem nopelniem varēja saņemt iespēju tikt apbedītiem šeit. Šeit ir daudzu slavenu cilvēku pēdējā atdusmas vieta, bet jāsaka, ka ja tā drīkst lietot šo vārdu mode vai dzīšanās pēc prestižām apbedījuma vietām, katrā laikmetā ir bijusi cita. Un, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad, piemēram, 12., 13., 14. gadsimtā par prestižākiem apbedījumiem skaitījās apbedījuma vietas baznīcā pēc iespējas tuvāk altārim. Protams, mēs varam vēl redzēt Pētera baznīcā un Doma baznīcā atsevišķas dzimtu kapenes, kas bija vēl nākamais turīguma līmenis vai sava prestiža nostiprināšana pilsētnieku un sabiedrības acīs. Bet tas viss ir pārējoši. Pēc tam bija lielie kapi Rīgā, kas bija viena no elitārākajām apbedījuma vietām, un to mēs varam redzēt pēc šiem pieminekļiem, bet tajā pašā laikā meža kapi loģiski kļuva par šo jauno elitāro apbedījumu vietu, kaut gan sākotnēji tie nebija iecerēti kā elitāri kapi. Es domāju, ka šo nosacīto elitārismu piešķīra faktiski pirmkārt Landesvēra piemineklis, kas tika atklāts un drīz pēc tam saspridzināts, kas atrodas aiz Jāņa Čakstes. Vēlāk, protams, Jāņa Čakstes monumentālais apbedījums un monumentālais piemineklis pie apbedījuma deva savu pacēlumu šai vietai. Un, protams, tas, ka šeit ir atsevišķs mākslinieku kalniņš, atsevišķs aktieru kalniņš un tā tālāk, ja, šis varbūt arī piedeva tādu nosacītu elitārismu sajūtu. Ja. Protams, padomju laikos, kā mēs ļoti labi zinām, šeit, kur mēs tagad stāvam, bija aizaudzēts ar kokiem, lai skatu uz Jāņa Čakstes pieminekli aizsektu. Ja. Arī šī centrālā aleja tika pārvērsta par apbedījumu vietām un, piemēram, alejas sānos, kur ir šie divi celiņi, ja, arī no tiem vēl sākotnēji bija paredzēta brīva teritorija bez apbedījumiem sākotnējā plānā. Ja. Bet, protams, ka padomju laikā to visu ignorēja, šo te sākotnējo projektu ignorēja un pakāpeniski šī kapsēta arī piepildījās un šobrīd tā jau ir sasniegusi arī savu kapacitāti un Rīgai ir jāmeklē jaunas apbedījuma vietas. Гуляю я по лесному кладбищу, и в глаза бросается сразу то, что здесь очень ухоженные могилы, все опрятные, видимо, близкие часто приезжают. И тут вспоминается такая традиция, как Капусvētki. Это день в конце лета, когда все жители Латвии приезжают на могилы своих близких и убирают там. И тут в голову приходит сразу такой анекдот про то, что последняя жена всегда должна быть латышкой, потому что она всегда приберет на вашей могиле. Aiziesim pie vienas mazas plāksnītes, kas ir baronesei Līvenai. Mēs nonākam šeit kādreizējā Ģertrūdes baznīcas sektorā, kur ir bijuši ļoti daudzi vācu apbedījumi. Un šeit mēs arī varam redzēt daudzus ļoti spilgtus, monumentālus darbus, no kuriem daļa bija padomju laikā
postīti, bija zudušas bronzas detaļas, bija zudušas arī skulptūras, ja, taču tas nemazina to iespaidu. Meža kapi mūsdienās faktiski ir absolūti izcils funerālās telniecības muzejs, kuru ik viens var apskatīt brīvā dabā. Bet lūk, šeit pavisam necila kapa vieta ar mazu plāksnīti, pie kuras laika pa laikam kāds noliek ziedus, ir baronese Fon Līvene. Šis apbedījums saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ir potenciāli tas, kurš varētu pazust. Jo diez vai tā ir Līvenu dzimta, kas aktīvi par viņu rūpējas, tie drīzāk ir apkārtējo apbedījumu saimnieki, kas laiku pa laikam arī uzkopj, piemēram, šo necilo apbedījumu vietu. Tikai tādēļ, lai tā nepazustu no kapsētas vēstures, jo tieši tas jau ir šis seno kapsētu šarms, ka mēs varam redzēt šos dažādo laikmetu pieminekļus, dažādo paudžu cieņas izpausmes formas, kas ir ļoti mainījušās no viena gadsimta laikā. Mēs varam redzēt 5-6 dažādus mākslinieckās izteiksmes līdzekļus, kā mainījās cieņas apliecinājums vai piemiņas iemūžināšana. Ja? Sākot no kapa plāksnēm uz zemes līdz pat monumentāliem pieminekļiem ar skulptūrām, ar marmora skulptūrām un tā tālāk. Ja? Līdz ar to manā ieskatā ir ļoti svarīgi šajās senajās kapsētās, pie kādas var pieskaitīt arī lielos kapus Rīgā un šos te meža kapus, gan pirmos, gan otros, ir būtiski saglabāt šīs vēsturiskās apbedījuma vietas. Te, piemēram, ir vairākas kapa vietas, ir aktētas 2025. gadā. Te arī ir redzams, ka šīs vietas netiek koptas, bet es teiktu, ka ja mēs vēlamies kaut kādā veidā vispār runāt par kapsētu vēsturiskās sejas atjaunošanu, tad šie apbedījumi kā reiz ir tie, kur būtu jāveic pārapbedīšana. Если за могилой никто не ухаживает, ее отмечают вот такой табличкой. И если в течение 3 лет ни один человек этой могилой не интересуется, место могут отдать для повторного захоронения. Это один из способов получить новые места, но не все так просто. Šajā kontekstā ir jautājums par virsapbedījumiem, ja? Gan par tādu morāli ētisko pusi, gan par tādu praktisko, ja, ko tas nozīmē, kā to veidot. Un šeit normatīvā bāze ir tāda nesakārtot, nav skaidrs, ir tradīcijas, ir paraži, bet lai to jautājumu aktivizētu, mēs aicinām sakārtot to, lai ir skaidrs, ko drīkst, kā drīkst, kad drīkst, cik ilgā termiņā. Un kādi ir šie te arī tādi morāli ētiski apsvērumi, piemēram, šādu virsapbedījumu veikšanai. Ja? Kam par to jālemj? Tas ir pašvaldības jautājums vai valsts jautājums? Šobrīd tas tiek skatīts arī jaunā likumprojekta kontekstā. Ja? Es domāju, tas ir tāda sinerģija. Ja? Likumprojekts šobrīd ir 2. lasījumā. Cerēsim, ka pārskatāmā laikā likums tiks pieņemts līdz vēlēšanām. Ja? Redzēs, ko regulēs likums, kas būs normatīvo aktu vēl jautājums, kas būs pilsētas pusē. Bet šeit ir tāda kopēja. Tiešām jāskatās uz normatīvo regulējumu pilnveidošanu šobrīd jau likuma kontekstā. Ja līdz šim likums nav bijis un varbūt visi ir paļāvušies uz tādu citu līmeņu normatīvo aktu bāzi, tad šobrīd likums tomēr varbūt, teiksim, veido pamat konstrukciju, kā būtu jātiec pret apbedījumiem, tā skaitā virsapbedījumiem. Я уже говорила, что новые захоронения на лесном кладбище можно делать только внутри уже существующих. Это и отличает частично закрытые кладбища от других. В Риге 15 таких кладбищ. Если гулять по кладбищам электронно, можно увидеть, в каких могилах захоронены урны с прахом. За последние 9 лет доля кремации выросла более чем 2,5 раза. В Риге работает 1 крематорий. Хотели построить 2 в Иманте, но жители микрорайона были против. И теперь процесс его создания поставлен на паузу. Церемония прощания в крематории в принципе происходит так же, как обыкновенное традиционное прощание.
Только, ну, потом, после этого прощания, как бы человек отправляется не в гробу и, ну, как бы в земле, ну, и просто кремируется. Так сама церемония, она происходит так же. Там, ну, как бы у нас есть большой зал, маленький зал. Там, ну, как бы на постаменте стоит этот гроб с усопшим, приходит там родственник и прощается, там музыка играет, ну, там речь или священник. Ну, и просто потом не в землю опускается, а как бы, ну, уже везется, ну, и кремируется. Тут же у нас как бы есть в этом же здании просто это, ну, как бы невидная часть, да, крематория есть, ну, как бы в подвале там две очень современные эти линии кремации, и там вот здесь просто и происходит кремация. Угу. То есть гроб опускается вниз в какое-то помещение, и сразу ли он отправляется в печь, или какое-то время еще Ну, надо ждать? это в малом зале, который там вот у входа, там есть как бы вместительность где-то около 20 человек, там гроб просто остается как бы на таком постаменте, он нигде не опускается, ну, чисто из технических соображений, он, ну, и люди выходят из зала. И потом приходят наши работники, как бы, и уже не присутствует их родственников, уже там забирает гроб и везет, как бы, ну, кремировать. А в большом зале, ну, там, да, там на постаменте, там как бы в конце церемонии гроб опускается, но это как бы символически. Он, в принципе, опускается в этот постамент. Не сразу. Как бы многие думают, что он просто сразу опускается к этим кремационным печкам, да. Ну, этот дом построен очень давно, и как бы чисто, ну, технически, ну, нету этой возможности сделать какой-то прямой, да, такой, ну, что гроб сразу как бы опустился, да, к этим печкам кремации. Ну, он опускается, этот постамент, и тоже, когда уже, ну, как бы там люди попрощались и ушли, тогда наши работники приходят и как бы забирают его из этого постамента, и вот на колясочке там пускают вниз в подвал, и там происходит кремация. Угу. И как быстро вообще сгорает тело? В принципе, в среднем где-то, ну, около 1,5 часа, но это в зависимости от того, человек большой, там, ну, как бы, ну, там такой полненький, или там гроб очень большой, какой-то там из каких-то, ну, не знаю, там лакированный, или там, ну, как бы около, плюс-минус, где-то вот 1,5 до 2 часов. И после этого этот пепел собирается в урну? Да, после этого, как бы, там, после завершения этого процесса, так вот автоматически этот пепел, как бы, вот, ну, собирается там, ну, в печке в таком ящичке, вытаскивается еще вот, ну, еще раз в специальном таком аппарате, называется кремулятор, он, ну, как бы перемалывается, потому что, ну, как бы большие кости, они не полностью, как бы, сгорают, и, ну, чтобы эта масса была такая однородная, он еще в этом кремулаторе так перемалывается, и потом в урну, и урна как бы закрывается, и вот там гравировка, имя, фамилия, ну, все данные как бы умершего, и вот потом через 3 рабочих дня как бы можно уже забирать родственникам урну. Урну с прахом можно захоронить, а можно оставить в колумбарии. Пойдемте посмотрим, как выглядит колумбарий на лесном кладбище. Заходим, здесь кусты, есть ячейки. Около ячеек, так же, как и на кладбище, на могиле, можно оставить цветы и свечки. И здесь мы видим скамеечки. Можно присесть, отдохнуть и вспомнить своего близкого. Этот колумбарий на лесном кладбище уже заполнен, здесь нет свободных мест, и поэтому в начале этого года Рижская дума приняла решение о строительстве еще одного колумбария здесь, на лесном кладбище. Но бывший главный архитектор Риги, а сейчас автор концептуального доклада о развитии и управлении кладбищами Риги Гвидо Принцис говорит, что этого недостаточно, нужно строить еще. Šobrīd uz pagājušo gadu nu, faktiski nav vietas kolumbārijos, nav kolumbāriju piedāvājumu, un nu, nav arī tāds Eiropā, jau var teikt, tradicionāls apbedījuma veids kā pelnu izkaisīšanas dārzi, pelnu izkaisīšanas laukumi, kas ir nu, Eiropā daudz, kur jau populārs, tā skaitā pie mums kaimiņos Lietuvā.
šeit ir tāds potenciāls, ja, kur Rīgai attīstīt šo pakalpojumu veidu. Ja, un tas, ko mēs redzējām, apsekojot un veicot arī plašu Rīgas kapsētu apsekojumu, visas 22 kapsētas tika apsekotas, un mēs redzam arī iespēju katrā kapsētā izveidot šādu pelnu izkaisīšanas vietu, laukumu, dārzu. Viņš ir jāiekārto, viņš ir jāizplāno, un tam ir jābūt gan estētiskam, gan pārdomātam, bet katrā kapsētā mēs tādu vietu redzam, un tas varētu dot faktiski lielu impulsu tam, lai pārskatāmā nākotnē šis spiediens uz telpas papildus jaunu izmantošanu būtu mazāks un samazinātos. Tad mūsu prognoze vai ambīcija, ja 10 gadu laikā Rīgai izdodās palielināt šo kremēto apbedījumu īpatsvaru uz 65%, tad tas telpiskais risks samazinās. Faktiski viņš var samazināties un iespējams nav nepieciešama papildus jaunu teritoriju tradicionālu apbedījumiem veidošana. Ja? Ja paliek tādas varbūt esošās tendences, tad tas risks ir lielāks. Tas ir, ko mēs redzam, skatoties datos un skatoties tādā esošo lietu tendencēs un datos, ko mēs varam analizēt. Šī ekonomiskā situācija šobrīd liek domāt, ka privātā kapitāla piesaist šo kolumbāriju attīstībā ir veids, kā to var īstenot. Jo pilsētai šobrīd līdzekļu investīcijām šajā sektorā visticamāk nav un nebūs pārskatāmā laikā. Третий тип кладбищ – открытые. В столице 2 таких кладбища – в Яунцемсе и в Балдерае. Именно там сейчас хоронят большинство рижан. А схема балдерайского кладбища, она на самом деле уже сильно устарела. Видимо, ее установили сюда давно, потому что здесь последний сектор, самый большой, номер 23. А я знаю, что здесь сейчас есть даже 40-й сектор, он пока пустой. Всего на Балдерайском кладбище уже похоронено 44 тысячи человек, и еще осталось где-то 12 тысяч мест. И смотрим на даты захоронений. 13-й год, 13-й год, 15-й, вот рядом 23-й год. Обычно кладбище растет из центра в разные стороны. И если здесь условно похоронены люди, которые умерли в 2015 году, то в ту сторону будут более свежие могилы. У кладбища припарковано много машин. Несмотря на то, что сейчас вторник, рабочее время, многие сюда приезжают, убирают, ухаживают за могилами. Вот здесь, видимо, кто-то недавно убирал, думаю, даже сегодня, потому что вот горят свечи. Кладбище действительно большое, но вот хочу отметить, что на расстоянии примерно 100 метров друг от друга здесь стоят мусорники, очень удобно, убрался и все ненужное сюда вот выкинул. А где-то там есть даже биотуалеты. Вот здесь прошли в этой части надписи в основном на русском, есть и на латышском, но вообще здесь, на этом кладбище, хоронят представителей всех конфессий, и католиков, и православных. Здесь не делят, то есть, может быть, по секторам что-то меняется, но в целом это муниципальное кладбище для всех. Смотрите, какая скамеечка, обмотана пленкой, может быть, покрасили недавно или не знаю, чтобы не пачкалась. Интересно. Есть такое правило, как не заблудиться на кладбище. Чем меньше деревьев, тем моложе, новее здесь захоронение. А там, где деревья уже большие, высокие, там могилы обычно старые. Ну вот здесь уже свежие захоронения. 1, 2, все 25-й год. А здесь какой-то такой небольшой заброшенный сектор, просто деревянные кресты, бугорки, ничего не написано и не убрано. Вот свежие захоронения, 25-й год, 25-й год, и тут 25-й год. И, в принципе, это уже конец кладбища, все, дальше только забор. А здесь вот надгробный камень, Николай с фамилией Кис. И здесь рядом тарелочка, видимо, с угощением для котиков. Ну и вот, спустя сотни метров нашли свободное место. Это 40-й сектор, и там место свободное еще есть, но сразу после этого сектора уже забор и дорога.
И с каждым днем мест становится все меньше. Такая же ситуация и на кладбище в Яунцемсе. Сейчас там похоронено почти 100 тысяч человек. Еще 17 тысяч мест свободны. И эти места тоже постепенно заканчиваются. Šī resursa izsīkums prognozējams aptuveni pēc 10 gadiem. Ja? Konceptuālā ziņojumā mēs iezīmējām tās arī, šobrīd varbūt tādas mēs nav ierosinājums veidot radikāli kādas jaunas kapsētas, bet ir teritoriju daļas, kuras vēl var piesaistīt kapsētu izmantošanu. Tad mēs esam viņus identificējuši. Šobrīd mēs neredzam, ka būtu vajadzīgs kāds radikāli jauna kapvieta. Ja? Šobrīd aktivizējot ugunsabedījumus un sakārtojot virsabedījumu jautājumus, sakārtojot nekopto kapvietu atgriešanu apritē, var normalizēties tā situācija un var nebūt vajadzīgs jaunas kapsētas taisīt. Ja? Bet, protams, ja ir ieslēdzis kāds sliktāks scenārija, to nevar izslēgt nākotnē. Ja? Ir jāskaidro, es domāju, par kremāciju ir ļoti daudz aizspriedumu. Mēs veicām tādu darbu ietvaros, mēs veicām iesaistīto pušu procesā tādu mazu aptauju. Mēs aptaujājām lielāko reliģisko konfesiju pārstāvis. 20 pārstāvji atsaucās. Mēs jautājām gan par kapu tādu Rīgas kapsētu tādu kvalitatīvo novērtējumu, ja, kas bija pietiekami augsts. Mēs saņēmām, ka cilvēki pa lielam novērtē kārtību. Ja, protams, ir nianses un dažādi risinājumi, bet pa lielam novērtēt šī kārtība. Un otrs jautājums bija saistīts ar kremāciju, tieši no tāda reliģisko konfesiju viedokļa. Un jāsaka, ka vairums konfesijas atbalsta, vai drīzāk atbalsta kremāciju kā normālu abedījumu veidu, ja, kas droši vien mainās laika gaitā. Ir daži, kas neatbalsta, un tas ir pilnīgi saprotams, ja līdz ar to mēs varam, mēs neredzam īpaši šķēršļu šī kremācijas, kā teikt, pakalpojumu klāsta attīstībai. Ir jāiesaist konfesijas, ir jāiesaist reliģisko kopienu pārstāvji, ir jāskaidro un pats galvenais ir jāpiedāvā iespējas. Ja? Возможно, тема кладбищ и захоронений кому-то может быть не очень приятна и вызывать тревогу. Но говорить об этом надо, потому что смерть – это естественная часть жизни. И я думаю, что каждый из нас заслуживает места, куда после нашей смерти смогут прийти наши родные и друзья и почтить нашу память. Возможно, у вас есть идеи, как решать проблему с нехваткой мест для захоронений в Риге. Если они есть, пишите в комментариях. А я говорю вам до свидания, до новых встреч.